Hola! Mēs uztaisīsim boyfriend tag. Es uzdošu viņam visādus jautājumus par mums. Un viņš mēģinās atbildēt, un viņš nezina jautājumus iepriekš, tā kā kaut ko sajauks. Pirmais jautājums. Kur mēs tik iepazināmies? Mēs, tiem, kur nezin, mēs gājām vienā klasē no 4. klases. Jā. Viņi pārvācās no Salaspils, un es joprojām atceros pirmo reizi, kā viņi ienāca klasē. Tas bija 4. klasē. Jūs iedomājaties, cik tas sen bija? Labi, nākamais jautājums. Kur tu man pirmo reizi aizvedīji randiņā? Man liekas, ka uz kino. Es nezinu, kā tev liekas. Man šeit mēs sagājām kopā, pirms es tev vispār uz kādu randiņu aizvedu. Bet tas visticamāk bija kinoteātris. Visticamāk, jā. Mēs daudz gājām uz kino. Katrs brīvdienas, man liekas. Kāds bija tavs pirmais priekšstats par mani? 4. klasē? Jā. Man droši vien pirmais priekšstats par tevi bija, ka tu esi ļoti smuka. Kad tu iepazinies ar manu ģimeni? Labi, tas arī īstenībā nav jautājums vietā, droši vien kādā no tavām mājas ballītēm. Jā, bet tavēja jau man zināja no basketbola. Jā. Viņas brālis, mēs tur viņas brāli spēlējām vienā sporta skolā, viņš gan ir gadu jaunāks par manīm. Viņas vecāki bija man redzējuši basketbola spēlēs. Nākamais jautājums. Vai man ir kaut kādi dīvaini ieradumi? Un jā, kādi? Tur es domāju daudz, ne? Vai nevar izdomāt? Viņa ik pēc 5 minūtēm uzsmērēja lūpkrāsu citu vēlams, izdošu dīvainas skaņas ik pa brīdim. Es to visu jau pamanījuši kaut kādās pirmajās 3 video. To var video jau redzēt. Jā, viņa miegā smējās bieži, diezgan skaļi. Cik mēs ilgi esam kopā? Vai tagad tā kā gadi, mēneši un, es nezinu, nedēļas aiziet tik tālu? 5 gadi un 2 mēneši. Kādi 2? 5 gadi, 10 mēneši un 3 nedēļas? Nē, vai 2 nedēļas? Nē, 3. 5 gadi, 9 mēneši un 3 nedēļas. Vienlaiks, ka tā. Jā, kaut kā tā. Jā. Kurš bija mums pirmais ceļojums kopā? Uz Lietuvu 2 tā? Vai mēs kaut kur vēl bijām bijuši? Nē, laikam uz Lietuvu. Tas bija 2 gadus atpakaļ. Jā. Mēs pirms 2 gadiem mēs gribējām kaut kur 2 tā aizbraukt. Un mēs gribējām braukt uz Parīzi, bet tolaik mums ar naudām nesanāca. Un mēs aizbraucām uz Lietuvu un tāpat jau bija diezgan forši. Nē, bija forši, man patika Lietuva. Klaipēda ļoti patika. Bet uz Franciju mēs gadu vēlāk aizbraucām tāpat. Par ko mēs visvairāk tā kā, nekašķējamies, bet jā, var teikt, kašķējamies. Mēs nekad nevaram izdomāt, ko mēs ēdīsim. Jā, es ar pišķi to iedomājos tieši. Es nezinu, mums ēšana ir tā kā, mēs nevis ēdam, lai dzīvot, bet mēs dzīvojam, lai ēst. Mums dienas plānā noteikti ir jāizdomā, kur mēs ēdīsim, bet tas vienmēr paņem. Un tad mēs kaut ko, jā. Tas vienmēr paņem tik daudz laika. Es viņai saku, tu gribi šito, viņa saka, tu gribi šito? Nezinu. Un tad vienkārši man parasti beigās vienkārši jāizlēm. Jo sādāk mēs nekad nevaram izdomāt. Citreiz tāpat nav labi. Viens ēdiens, kas man negaršo. Noteikti zinu. Ēdiens, jā. Pārtikas produkts, kas man negaršo. Ļoti negaršo. Tomāts. Jā. Jā, viņi lasa tomātus no visā ārā. Kurš man kājas izmērs kāds? 3,9. Protams, ka es zināšu savu kājas izmēru.
Mans talants. Tavs talants? Viss radošais. Zīmēt, dizainēt, visu kaut ko. Viss, kas saistīts ar mākslu. Kādā krāsā ir mans acis? Viņai ir tāds zilgani pelēks ar tādu zelta maliņu iekšā. Ļoti skaists acis. Who's my best friend? Čau, Anna! Es gribētu kaut kur dzīvot. Kur tas būtu? Latvijā. Jā. Paldies, ka skatījāties. Es nezinu, tu skaties augšā vai kamerā? Es īstenībā augšā skatos visu laiku sevi. Normāli vispār. Un turpiniet skatīties. Un subscribe-ojiet. Un lajkojiet. Vai dislajkojiet. Man vienalga. Rakstiet komentārus.